Kāda ir pazīstamākā rudens parādība? Protams, krītošās lapas. Tās sakrīt visur. Zālājā, uz ielām, uz mašīnām un, protams, arī uz māju jumtiem. Izrādās, ka amerikāņiem uz jumta sakritušās koku lapas rada ļoti lielas problēmas, jo no tām aizsērē jumta lietus ūdeņa notek caurules. Ironiski, taču amerikāņu izgudrotāji šo problēmu risina visai interesantā veidā, izstrādājot īpašu notek cauruļu tīrītāju robotu. Pēc izskata iRobot Louie aparāts līdzinās mazam visurgājēju tankam ar propelleri purngalā, kas, kā apgalvo paši ražotāji, paglābs jūs no nežēlīgās trepju pārvietošanas, ja šo tīrīšanas procesu jūs veiktu pats savām rokām. iRobot Louie rotējošais gumijas propelleris griežas ar ātrumu 500 apgriezienu minūtē, un tas spēj iztīrīt aptuveni 18 metrus notekcauruļu 10 minūšu laikā. Aparāta darbības virzienu iespējams kontrolēt ar bezvadu tālvadības pulti. Šis robots darbojas ar baterijām un ar vienu uzlādes reizi tas spēj strādāt 30 līdz 45 minūtes. Vismaz ērti, ka pēc darba pabeigšanas to var gluži vienkārši noskalot ar dārza šļūteni un pakārt uz āķīšu pagrabā vai garāžā. Grūti saprast, vai 85 latu cena šādai ierīcei ir liela vai maza, bet viens gan ir skaidrs. Amerikā māju notekcaurules šķiet ir manām platākas nekā pie mums, un šāds tīrītāja robots mūsu caurulēs ātri vien iesprūdīs.